Strauji augošajā tehnoloģiju un cilvēku progresa ainavā izceļas viens jēdziens – cilvēku un mākslīgā intelekta sinerģija. Mākslīgā intelekta stāsts ir evolūcijas stāsts. Evolūcija, kas atspoguļo mūsu pašu ceļu no apziņas pirmsākumiem līdz sarežģītajām būtnēm, kādas mēs esam šodien. Tomēr šis stāsts nav iezīmēts ar miljoniem gadu, bet tikai ar gadu desmitiem. Hārvarda biznesa skolas profesora Karima Lakhani vārdiem sakot, mākslīgais intelekts neaizstās cilvēkus, bet cilvēki ar mākslīgo intelektu aizstās cilvēkus bez mākslīgā intelekta. Šī doma atspoguļo mūsu ceļojumu ar mākslīgo intelektu būtību. Tā ir partnerība, nevis aizvietošana. Mākslīgā intelekta spēks slēpjas tā spējā apstrādāt milzīgus datu apjomus ar ātrumu un precizitāti, kas pārspēj cilvēka spējas. Tas atbrīvo mūs no ikdienišķu uzdevumu važām, ļaujot pacelties augstāka līmeņa domāšanas augstumos. Mākslīgais intelekts neaizstāja cilvēka intelektu, bet gan papildina to. Šis jēdziens, ko dēvē par papildināto intelektu, apzīmē to, kā mākslīgais intelekts pastiprina mūsu spējas, palīdzot mums pieņemt pamatotākus un pārdomātākus lēmumus. Mākslīgais intelekts pārveido mūsu sabiedrības dzīvesveidu visās jomās, no veselības aprūpes līdz finansēm, no ražošanas līdz izglītībai. Tas optimizē procesus, prognozē rezultātus un paplašina robežas tam, ko mēs kādreiz uzskatījām par iespējamu. Šajā uz mākslīgo intelektu balstītajā laikmetā mums ir būtiski apgūt prasmes, lai efektīvi sadarbotos ar mākslīgo intelektu. Tas ne tikai paver durvis uz aizraujošām karjeras iespējām, bet arī dod mums iespēju veicināt inovācijas, risināt sarežģītas problēmas un veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Tomēr līdz ar lielu varu nāk arī liela atbildība. Izmantojot mākslīgā intelekta iespējas, mums ir jānodrošina tā ētiska attīstība un izmantošana. Mums jāaizsargājas no aizspriedumiem un iespējamā kaitējuma, nodrošinot, ka tas kalpo cilvēcei, nevis otrādi. Iedomājieties nākotni, kurā cilvēki un mākslīgais intelekts strādā saskaņoti. Partnerība, kas apvieno cilvēku radošumu, vērtības un kontekstu ar mākslīgā intelekta analītiskajām spējām. Šajā nākotnes vīzijā Karima Lakhani vārdi ir patiesi. Mākslīgais intelekts mūs neaizstāja, tas mums dod spēku. Tas mūs virza uz jaunām produktivitātes, inovāciju un progresa virsotnēm. Ieejot šajā nākotnē, atcerieties, ka nākotne pieder tiem, kas atbalsta cilvēku un mākslīgā intelekta sadarbību. Noslēgumā atgriezīsimies pie Karima Lakhani vārdiem. Mākslīgais intelekts neaizstās cilvēkus, bet cilvēki ar mākslīgo intelektu aizstās cilvēkus bez mākslīgā intelekta. Tas ir atgādinājums, ka mēs neesam aizstāti, bet gan nomainām vecos ierobežojumus ar neierobežotām iespējām. Šis ir mūsu stāsts par mākslīgo intelektu, stāsts par evolūciju, partnerību un neierobežotu potenciālu.